SMS kredīta futbola virslīgas 4. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Pēc ekspertu aptaujas 4. kārtā 4 skaisti vārti. Un visu pirms Maksims Daņilovs no futbola kluba Jelgava. Viss sākas ar Borisa Bogdaškina teicamu bumbas kontroli laukuma centrā. Bogdaškins piespēlē Gubinam, kurš centrē soda laukumā, un tur Maksims Daņilovs. Lec ļoti augstu un sit ļoti precīzi. 3. vietā Dmitrijs Hmis. Rīt spēles kompensācijas laika 4. minūte. Liepājas Metalurgs atrodas zaudētājos, bet Dmitrijs zina, kas ir jādara. Viņš apspēlē aizsargu un no ļoti asa leņķa ar jubiliera precizitāti ieraida bumbu vārtos. Augstasinīgi un efektīgi, turklāt nodrošina savai komandai svarīgu punktu spēles izskaņā. Ventspils pārstāvis šoreiz neuzvar, bet ir 2. vietā. Tas ir Vadims Jinčuks. Jurijs Žigājevs turpina radīt skaistus vārtus. Viņa sitienu bloķē Spartaks spēlētājs, bet Vadims Jinčuks kā sprinteris izraujas starp 2 aizsargiem un ar filigrānu sitienu raida bumbu vārtos. 4. kārtas skaistākie vārti pieder Romanam Gladiļinam no futbola kluba Jūrmala. Visu pirms jāuzteic jūrmalnieku uzbrukums. Tiek apspēlēti 2 pretspēlētāji un precīzs centrējums soda laukumā, kur ar galvu kritienā bumbu vārtos raida Romans Gladiļins. Viņš bija īstajā vietā, īstajā laikā. Apsveicam Romānu ar pelnītu uzvaru 4. kārtas topā. Vārtu tops tapa sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Pavisam drīz jau nākamā kārta.